Labi, mēs jau esam ievērojams skaits dalībnieku reģistrējušies, pieslēgušies, un tiem, kas ir reģistrējušies, pieslēgušies, tad sveicu jūs diskusijā, kā uzņēma maziņu korupciju Latvijā, kas ir radusies skatoties korupcijas uztvers indeksa rezultātus, ko katru gadu publicē Transparency International organizācija, kuras nodeļa Latvijā ir Delna. Un sabiedrība par atklātību Delna tad ir aicinājusi jūs visus piedalīties šajā pasākumā. Es esmu Inese Tauriņa, sabiedrības par atklātību Delna direktora, un varbūt pirms īsi par korupcijas uztvers indeksa rezultātiem kontekstam par Delnas un CSR Latviju iniciatīvu Nulles tolerants pret korupciju. Tās mērķis ir mazināt korupcijas riskus biznesa vidē un fokusēties uz divām lietām uzņēmumos, uz informācijas publiskošanu, tātad lielāku atklātību, un arī, protams, iekšējo pretkorupcijas programmu ieviešanu pašos uzņēmumos. Un tas veids, kā ik viens uzņēmums var pievienoties šai iniciatīvai, ir pavisam vienkārši apņemties iekšēji ieviest un sekmēt atklātības principus un to arī darīt publiski. Publiskot šo pretkorupcijas politikas un procedūras un aicināt to darīt citus. Un uzņēmumi, kas jau ir pievienojušies iniciatīvai, tad mēs savstarpēji viens otru, apmainoties ar pieredzi, viens otram izglītojumu, gan arī jebkurš gan var, izmantojot atklāt biznesa vadlīnijas, novērtēt savu atklātības praksi, un arī, protams, mēs aicinām ikvienu informēt plašāku sabiedrību un publiski runāt par šo principu nulles tolerants pret korupciju arī privātajā sektorā. Un arī viens no iemesliem tādēļ ir šis pasākums. Īsi pirms tā iniciatīvai jau ir pievienojušies vairāk uzņēmumi, kur arī daļa no tiem, 5 uzņēmumu pārstāvji šodien arī diskusijā, mūsu otrajā daļā diskusijā stāstīs par saviem ļoti praktiskiem, precīziem piemēriem, kā tad šos te principus iepriekš uzskaitītos viņi īsteno. Bet tad kāpēc vispār par korupciju mēs šodien runājam, un tiešām kontekstā ar korupcijas uztvers indeksu, ko mēs izziņojām 30. janvārī, jau pirms kāda brīža. Jaunākie Latvijas rezultāti ir 60 punkti no 100, jo vairāk un tuvāk 100 punktiem, jo no korupcijas tīrāka valsts, to psiholoģisko robežu 60 punkti esam beidzot sasnieguši attiecībā pret iepriekšējo gadu plus 1 punkts. Taču, kā redzat, mums vēl ir daudz ko darīt, un tās iespējas ir arī salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm. Un, protams, vidējo Eiropas Savienības rādītāju 64 punkti vidējais Eiropas Savienībā, tad noteikti progress vēl ir iespējams. Un arī skatāmies ar kaimiņu valstīm, Igaunija mums jau ilgus laiku ir būtiski ar atrāvienu priekšā, taču ar vienā lielāku atrāvienu Lietuva tuvu Latvijas rezultātiem. Un Latvijas rezultāti no vienas puses mēs sakam, ka stagnē, kaut arī lēnām uzlabojās, vai ne? Un tādēļ, lai šo stagnāciju tādā lielāku izrāvienu šajo punktu un rādītāju un indeksu rezultātu uzlabojumā mēs varētu veikt, mēs esam analizējuši šos korupcijas indeksa datus detalizēti visus 9 avotus, no kuriem veidojās tas Latvijas kopējais rezultāts, un redzam, ka lai panāktu būtiskāku uzlabojumu, ir nepieciešams darbs 3 virzienos. Politiskā godprātība ir mums virkne rekomendācija publisko resursu izšķērdēšanas novēršanā, kā arī biznesa integritātē, jeb godprātībā uzņēmēju darbības sektorā. Un konkrēti par rekomendācijām. Tātad privātajam sektoram, tiešām skatoties detalizētā korupcijas uztvers indeksa rezultātu, Delnai ir 3 punkti. Aicinām uzņēmējus būt aktīvākiem, centienos novērst atklāt korupciju, pirms tā vispār rada nopietnas sekas. Aicinām uzņēmumus publiskot savus datus un informāciju, kas attiecas uz korupcijas novēršanu un pretkorupcijas sistēmām. Un būtiski ir arī celt izpratni ikviena darbinieka, ikviena iesaistītā izpratni un informētība privātajā publiskajā sektorā par šo jautājumu, kā arī sākt, protams, daudz praktiskāk ieviest šo interešu pārstāvības atklātības likumu, kas vēl mums ir, diemžēl, kavējās ar ministru kabineta noteikumiem. Bet šīs ir būtiskākās rekomendācijas, un tādēļ arī viens no tādiem veidiem, kā mēs šo jautājumu varam skaidrot, kā tad praktiski tas notiek, ir šodienas diskusija.
Dāns mājaslapā jūs varat izlasīt detalizētāku analīzi par korupcijas uztveres indeksa rezultātiem un kādēļ šīs rekomendācijas ir, kā arī iepazīties ar jau minētajām rekomendācijām publiskā un politiskā sektora godprātības uzlabošanai un publisko resursu izšķērdēšanas novēršanai. Bet tagad, redzot, ka Latvijas rezultāti cīņā ar korupciju lēnām, bet neatlaidīgi uzlabojās, bet pārāk lēni mēs sakam, mēs aicināsim vēl 2 runātājus iesildīt šo sarunu, iedot konkrētus rīkus vai padomus vai informēt par konkrētām iniciatīvām, lai tad tiešām ikvienam no jūsu pārstāvētiem uzņēmumiem vai iestādēm būtu tā iespēja jau konkrētāk saprast, kā tad mēs varam šos te aicinājumus īstenot. Un tādēļ es dodu vārdu Agnesei Elksnei Bensonai, kas ir CSR Latvijas valdes priekšsēdētāju, un viņi izstāstīs par OECD uzņēmē darbības un, kur jau mēs redzam uzņēmē darbības un rūpniecības konsultatīvās padomes 10 principiem un priekšlikumiem, kas ir būtiski, jo mēs zinām 17 ilgspējīgas attīstības mērķi, taču ir šī jaunā iniciatīva par 18. nulles korupciju, izcelt ārā to no 16, kura tur viena no 16 apakšpunktiem, bet izcelt ārā kā 18 to veselu un nopietnu. Tātad, Agnese, vārds un ekrāns tev iepazīstināt ar šīm iniciatīvām. Jā, paldies, Ines, par doto vārdu, un prieks redzēt tik daudz skatītājus klātienē Zoom, tie ir 60 organizāciju pārstāvji, kas ir ievērojams skaits, bet noteikti mēs varam arī vēl labāk arī nākamajos semināros. Paldies. Tātad mans uzdevums šobrīd ir runāt par to, kāpēc Latvijas korporatīvās sociālās atbildības platforma, kur organizācijas pārstāv kā biedrība, mēs apvienojam uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, tādu arī kā Dēlnu, lai tātad darītu daudz darba, praktiska darba uzņēmuma atbildības un ilgtspējas palielināšanai. Un mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Dēlnu tieši mūsu vienu no darbības jomām, tātad kā veicināt uzņēmuma atklātību un korporatīvo pārvaldību, īpaši uzmanību pievēršot pretkorupcijas pasākumiem organizācijām. Lai mēs varbūt runātu par to, kas ir privātā sektorā korupcija, tad es gribētu arī nedaudz pie terminoloģijas pieskarties. Pārsvarā mums liekas, ka visas korupcijas jautājumi saistīti ar publisko sektoru un korupcija privātajā sektorā tā ir tāda viņu biznesa lieta. Tomēr arī privātajā sektorā korupcija tiek akcentēta kā problēma un to sauc par komerciālo uzpirkšanu. Tā ir šo pašu kukuļu došana vai, piemēram, izmantot kaut kādas savas pozīcijas, sava personīgā labuma gūšanai, arī atrodoties kādā privātā sektora amatā. Un tātad tas, kas uz ko ir vērsts pārsvarā šo te organizāciju darbības, lai vispār runātu par korupcijas novēršanu uzņēmumos, tātad pirmā motivācija ir aizsargāt uzņēmumu reputāciju, jo brīdī, kad notiek šādi lieli skandāli, tad, piemēram, par korupciju, tad ne darbinieks ir laimīgs doties uz šo darba vietu, ne jauni talanti kāro pēc šīs darba vietas, ne investori uzticās tam, ka šī saimnieciskā domāšana eksistē uzņēmumā, kaut kādas sautīgas intereses un citi reputācijas jautājumi, kas ir ļoti praktiski, var iztulkot kaut kādās biznesa attiecībās, kuras vairs nenotiek vai kādu laiku ir pārāvums. Un, protams, viena no lielākajām motivācijām izvairīties no dažādiem tiesu darbiem un tiesību aktu pārkāpumiem. Skaidrs, ka tā šaurā robeža starp to, ka es, piemēram, kaut ko izdarīšu tādēļ, ka man šķiet, ka tas būs derīgi, bet un mazliet kaut ko paņemšu sev, tas nonākot tiesību sargājušu iestāžu redzeslokā var beigties arī ar tiesu darbiem, jo tiek kvalificēts kā likuma pārkāpums. Šie dati ir ņemti no OECD pētījuma, un tātad mēs šajā gadījumā runājam par tādu starptautisko praksi par šo motivāciju. Kā es saprotu, arī tiem uzņēmumiem, kuriem es esmu strādājusi ikdienā, tas nav nekas jauns, tieši tāda motivācija eksistē.
Un korupcijas riska jomas uzņēmumos, tātad tie uzņēmumi, kur strādā ar ļoti daudz apakšuzņēmumiem, tiem, kuriem ir ļoti daudz iepirkumu, tie, kur strādā ar aģentiem, kas pārstāv uzņēmumu intereses, tātad viņu biznesa modelī pastāv šis korupcijas risks visaugstāk. Tad arī, piemēram, ja uzņēmums ir ļoti regulēts un viņiem ir nemitīgi jāiegūst kaut kādas atļaujas no publiskā sektora, tad arī tas var būt risks šo cilvēku darbībā, rīcībā, ka viņi to var darīt. Protams, brīdī, kad jūsu finanšu sektors, tad arī cilvēks, kurš strādā ar naudu fizisku, vai arī var viņa ētika tikt testēta. Brīdī, kad viņš ierauga uz galda, piemēram, ļoti daudz naudas un ko viņš darīs ar šo naudu. Tad arī ievedot vai izvedot preces no valsts, tad eksportējošie uzņēmumi un pārdodot preces vai pakalpojumus publiskā sektora iestādēm, kas ir klasiski. Tas, ko mēs redzam, šos potenciālus korupcijas riskus pie publisko iepirkumu likuma. Ir sevišķi tie iepirkumi, kuri neiet caur EIS sistēmu, kas ir viens no digitālajiem risinājumiem, lai šo risku mazinātu. Tad arī ir šis risks iespējams. Labumi, ko parasti prasa šīs oficiālās varas pārstāvi vai aģenti vai kāds, kurš izdomā strādāt interesēs vai organizēt šos nelabvēlīgos nosacījumus, nevienmēr ir nauda. Tie tātad var būt gan viesmīlības, dažādi pakalpojumi, norādījumi, ka biznesa veikšana noteikti ar kādu konkrētu aģentu apakšu uzņēmumu. Tās var būt dāvanas un ceļojuma izdevuma apmaksas. Tie var būt ziedojumi kādai nevalstiskai vai labdarības organizācijai par kādu labumu un konkrēti darbinieku pieņemšanu darbā. Es pieļauju, ka daudz no tiem, ko es nosaucu, varētu būt, ka jūsu dzīvē un praksē ir rezonē šobrīd ar jums. Un, ja tas tā ir bijis, es ļoti ceru, ka jūs esat saskārušies savā profesionālā dzīvē ar kādu jau citu praksi, kur šie jautājumi tiek risināti procesos un caurspīdībā, lai jums nebūtu pašiem nemitīgi šādas ētikas dilemmas jāpieņem lēmumu, kā rīkoties. Vēl viena joma, kas šobrīd dod daudz valsts un pašvaldību uzņēmumus, ir sevišķi lielos skar un arī privātā sektora lielos uzņēmumus skar, ir ilgtspējas ziņošanas informācijas atklātības likums un ar to saistītie ESRS standarti. Tātad, kur tiek prasīts paskaidrot, kādā veidā uzņēmums pārvalda savus riskus saistībā ar korupciju. Īpaši, ja tās ir pašvaldību valsts kapitāla sabiedrības, tad ņemot vērā, ka lielākā daļa no jums ir saistīta ar publisko iepirkumu likumu un jums jāorganizē visa sava darbība, visi iepirkumi šādā veidā, tad tāpat jūs ir daudz regulēti biznesi, tad jums šīs noteikti būs viens no karstiem jautājumiem, jūsu būtiskums, jūsu biznesa modelī, ar ko jums būtu jāziņo un jāstāsta vairāk par sevi, kā jūs šos riskus maziniet un šo būtiskumu ieviesiet dzīvē. Un šeit ir konkrēti kritēriji, kas ir jāizdara, bet vērtējot viņus, kā saka, jau iepriekš pirms šis likuma projekts tika izstrādāts, jau kopā ar Dēlnu mēs izstrādājām arī atklātības biznesa vadlīnijas, kur skatoties un šobrīd analizējot, ko arī prasa šis ilgspējas informācijas atklāšanas likums, mēs saprotam, ka ļoti daudz ko mēs jau esam noklājuši ar šīm vadlīnijām. Un tie uzņēmumi, kuri ir vadījušies pēc tā, ko Dēlna un mēs esam uztaisījuši kopā, tad es teiktu, ka viņi jau ir daļu no sava darba izdarījuši, lai vismaz apzinātos, kādus procesus un procedūras jāievieš un uz kādiem jautājumiem jāatrod atbildes vai savos ētikas kodeksos vai trauksmes celšanas mehānismā un tā tālāk. Tad vēl viena lieta, par ko jau galvenais šodienas uzdevums jums ir izstāstīt, kāda ir OECD uzņēmējdarbības organizācijas. Tātad OECD ir vairākas sadaļas, kas strādā ar dažādiem jautājumiem, un viena no tām ir BIA, kas ir biznesa viedoklis par to, kādam ir jābūt atbildīgam biznesam, un viņi ir izstrādājuši manifestu nulles tolerants pret korupciju. Šajā manifestā ietilpst 10 punkti, no kuriem 9 ir tādi praktiski virzieni, kuros uzņēmums var strādāt, apņemties strādāt, un 10. ir par to, kā izcelt pretkorupciju ilgtspējas attīstības mērķu kontekstā, bet par visu pēc kārtas.
Uzņēmēju manifestā tad viens no pirmajiem apņemšanās soļiem ir sacensības tiekties uz nulli. Tātad mums tas galvenais uzdevums, lai mēs varētu, brīdī, kad mēs nodeklarējam to, ka publiski pasakam, ka mēs esam pret korupciju, mēs panākam jau vienu soli pretī tam, ka mēs laužam stereotipu, ka korupciju nevar izskaust. Un šī publiskā apņemšanās parāda arī citiem ceļu, ka tas ir vismaz vērtībās orientēts lēmums. Pēc tam jau tie praktiski risinājumi nāk jau ar ekspertu un ar dažādu citu procesu iesaisti. Tāpēc pirmais solis ir galvenais pateikt, ka mēs esam gatavi šo stereotipu laust un iet šo nulles tolerances pret korupcijas ceļu. Pirms vairāk kā 5 gadiem vēl šis jautājums nebija aktuāls un nebija iespējams Latvijas biznesa vidē, tāpēc esmu ārkārtīgi priecīgi, ka pirms jau sanāk gandrīz 3 gadiem mums izdevās iedzīvināt šo iniciatīvu un ar Velnu kopā uzaicināt jau pirmos uzņēmumus šo deklarēt. Nulles tolerance, tātad jebkurā formā, jebkurā teritorijā, kurā darbojas uzņēmums, neatkarīgi vai tā ir Rīga vai kāda pašvaldība, un tātad vai kāda cita valsts, ja jūs arī eksporta tirgos strādājat, jūsu attiecības, neatkarīgi no tā, cik tur ir korupcijas uztveres indekss mazs vai liels, jūs turpināt ievērot šos principus. Trešais - veicināt atbildīgu rīcību. Tātad jūs savā uzņēmumā veicināt šo atbildīgo kultūru un neatkarīgi atkal no tā, kādā kultūras kontekstā jūs strādājat, cik ētiski uztver vai neuztver šos jautājumus, tad jūs turpinat šo savu ceļu un šo rīcību veicināt savu konkrēto praksi. Es teiktu tā, ka vislabākais veids, kā to darīt, ir, ja to dara vadība. Vadība ir tā, uz kuru skatās, un uz vadības rīcību arī vērtē, cik ļoti uzņēmuma kultūrā ir iedzīvināt šīs vērtības. 4. - cilvēktiesības un pretkorupcija. Korupcija ir noziegums, kas var apdraudēt cilvēktiesības, tātad veicināt šo ļaunprātīgu un necieņas pilnu ekosistēmu. Un, ja parasti uzņēmumu Latvijā nevar savienot, kā biznesa ar cilvēktiesībām ir saistīts, tad korupcijas eksistence uzņēmumā tas arī aizskar cilvēktiesības un veido šo necieņas pilno ekosistēmu brīdī, ja mums par to ir nemitīgi jādiskutē ar saviem kolēģiem vadību un jācīnās par to, lai tomēr mēs varētu praktizēt atbildīgu un ētisku rīcību. 5. - aizsargāt trauksmes cēlējus. Tātad trauksmes celšanas mehānisms ir viens, kas ļoti labi izskatās uz papīra, bet šobrīd tas, ko prasa arī Eiropas direktīvas, vairākas, es teiktu, 2, kā mums ir jābūt dažādiem pasākumiem, ko piedāvāt saviem cilvēkiem, kuri ir cēluši trauksmi par kaut kādām neatbilstībām, korupciju un citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar to, lai uzņēmums būtu saimniecisks, atbildīgs un vērtībās orientēts. Un arī saistīts ļoti šis ir ar kultūras jautājumu, ka man kā darbiniekam ir droši, psiholoģiski droši par šādiem jautājumiem runāt. Sadarbība ar dažādām ietekmes pusēm. Tātad šajā gadījumā ir ļoti svarīgi, ka jūs neesat vieni kā uzņēmums, un tādēļ mēs piedāvājam arī šo kopienu vai kustību, kurā mēs esam vairāki un ka mēs varam izrunāt šos jautājumus, kas ir sasāpējušies arī ar dažādām ietekmes pusēm, ar nevalstiskām organizācijām, iespējams ar publisko sektoru, lai saprastu, kā visefektīvāk savas organizācijas veidot, lai mums ar šādiem jautājumiem nebūtu jāskarās. Tehnoloģijas uzticībai un pārredzamībai. Tad ļoti daudz uzņēmumu, lai izvairītos no korupcijas riskiem, ievieš arī savā uzņēmējdarbības pārvaldībā dažādas tehnoloģiskos risinājumus. Es domāju, ka viens no tādiem labiem risinājumiem, vismaz tādā korupcijas konteksta novēršanas ziņā, ir EIS sistēma par publiskajiem iepirkumiem. Noteikti ir vēl citi digitāli risinājumi, par kuriem arī varēs stāstīt mūsu kolēģi, kas ar šo jautājumu strādā.
Astotais rīkojies lokāli, bet domā globāli. Tas nozīmē, ka mēs varam iedvesmoties no globālām tendencēm, un tas mums ir jādara, bet mums jāsaprot arī, kāds ir šis lokālais konteksts, kā mēs sadarbojamies ar maziem vidiem uzņēmumiem, piegādes ķēdēm, un iespējams mums ir jāvelta papildus resursi, lai viņiem skaidrotu, kas ir korupcija. Iespējams jāslēdz kaut kādas papildus vienošanās pie līgumiem par to, kas ir ētika, ar kādu mēs gribam strādāt šajā mūsu sadarbībā un saka, šo globālo praksi lokalizēt un saprast, ka tā ir arī mūsu izaicinājums un mūsu iespēja. 9. man ļoti patīk šis 9. punkts atbalstīt preses brīvību, tad atvērtība pret medijiem, palīdzēt viņiem atklāt kaut kādus korupcijas gadījumus, tad medijas būtu tas mūsu sabiedrotais, kas palīdz aizsargāt sabiedrību, atklāt patiesību un nodrošināt atklātību par šiem te gadījumiem, ja tādi ir, un būt atvērtai vadībai, būt atvērtai uz šādu te sadarbību arī būtu viens no apņemšanās soļiem. Un tad minētais jau 10. par kuru runāja arī Inese ievadvārdos, tad OECD uzskata, ka 18. mērķis ilgspējas attīstības mērķu kontekstā viņam jābūt ir pret korupciju, nulles tolerants pret korupciju, jo ja korupcija nostāsies ceļā nabadzības izskaušanai, veselības pieejamībai, kvalitatīvai izglītībai, ekonomiskai attīstībai, vienādām iespējām un arī klimata jautājumiem, tad mēs citus šos ilgspējas attīstības mērķus nevarēsim ieviest. Tādēļ viņš ir, kā saka, es teiktu, arī ANO globālā līguma pieredze bija tāda pati, ka tad, kad 9 principus jau kādus gadus vairākus visi bija apstiprinājuši un ieviesuši, kā 10. pievienoja pretkorupciju, jo saprata pēc Pasaules bankas pētījumiem ar attīstības sadarbības valstīm, tad korupcija bija tas, kas lika šķēršus, lai šos te ANO globālo līgumu principus ieviestu. Un šeit mēs redzam to pašu scenāriju, ka, lai arī korupcijas kā jautājums tika ieviests, ir viens kā apakš jautājums, tad, lai izceltu viņam radītu jaunu vietu un jaunu sarunu, tad viņš teiksim, mēs šobrīd ejam uz to, ka mēs varētu atbalstīt šo bieku pieeju, kā 18. mērķis ir īpaši izceļams. Vai tas varētu arī izsināt uzreiz, mēs visi kļūtu nekoruptīvi, vai mūsu vide attīrītos? Es teiktu, ka nē, tam ļoti daudz ir jāvelta laiks un pūles. Tas ir tas, ko mēs darām, tāpēc mūsu kopīgais sabiedriskais mērķis šai iniciatīvai ir, ka ik viens uzņēmums, īpaši valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība, publiski deklarē, iestājas pret korupciju un rīkojas sistemātiski, lai to realizētu. Tāpēc aicinu pievienoties, klausīties iedvesmas stāstus, lai mēs varētu šo mērķi kopīgi sasniegt. Paldies! Liels paldies! Nu ko, jums klausītāji vairāk nekā 70 ir konkrēti padomi un konkrēti ceļvārdi, tā teikt, iedoti, lai tiešām pavisam praktiski šo arī uzņēmēju cīņu pret korupciju veiktu. Bet nekavēsimies lieki. Mums ir nākamais runātājs padomā, tā teikt, un pieteikts jau arī rakstiski. Došu vārdu un ekrānu Dzintrei Gasūnei, Valsts kancelēs pārresoru koordinācijas departamentu pārstāvēja par OECD vadlīnijām korupcijas novēršanai un godprātībai valsts uzņēmumos. Nevelti Agnese pabeidza ar aicinājumu arī valsts un pašvaldību uzņēmumiem mēs piebilstu, ievērot īpaši šo principus. Dzintri, jūs varētu uzlikt tādu prezentācijas skatu? Jā, es pašreiz redzu, ka arī prezentācijas skats uz ekrāna. Mums ir tas pilnais PowerPoint skats, tā kā noteikti tur ir nogājis tas, kas ļoti bieži notiek, ka parādās. Tā, noslēgsim dažus runātājs. Nē, vēl joprojām PowerPoint tas pilnais ekrāns ar visiem sānu slaidiem un augšas izvēlnēm. Bet, nu, ja tas neaiziet, tad var vienkārši palikt pie tā un jā. Tā es pamēģināšu, vai ir redzams? Kaut kas slēdzās, kaut kas notiek, kaut kas lādējās. Nē, vēl joprojām redzam to pilno PowerPoint ekrānu. Bet varbūt, ka tad, lai tā arī paliek un varam to laiku nerisināt, netērēt vienkārši tajā ar to kreiso izvēli un pārslēdzties uz nākamajiem slaidiem, vai vēlreiz mēģināt, jā.
Labi. Tad pavisam, kamēr te vēl tehniski, tad uzreiz arī sākšu ar to, labdien, kāpēc ir šis būtiski. Mums ir jāapzinās, ka valsts kapitāla sabiedrības vai vispār publisku personu kapitāla sabiedrības ir mums ļoti būtisks tautsaimniecībā, ko arī OECD tad ir pēcis par šīm te kopumā, cik tas ir liels apjoms. Tad, ja mēs skatāmies no 500 lielākajām tātad pasaules tātad uzņēmumiem ir tieši 100 valstī piedaroši. Un to, ja mēs arī paskatāmies, kas ir valsts, tātad jau tādā griezumā, kas ir Latvijā, piemēram, top 10 vērtīgākie uzņēmumi, kur mums katru gadu sagatavo šo te tātad topu par vērtīgākajiem uzņēmumiem, tad 4 no šiem 10 uzņēmumiem ir ar valsts kapitālu, un 3 ir pilnībā valstī piederošas kapitāla sabiedrības. Un tādēļ arī OECD nāca ar šo te iniciatīvu, un mums arī bija iespēja piedalīties, jo tas bija šīs korporatīvās pārvaldības komitejā, tātad darba grupā, kas ir tieši par valsts kapitāla sabiedrībām, tad ņemot vērā dažādas jau šīs te apstiprinātos dokumentus, kas OECD gatavoja šīs te vadlīnijas, kas ir tieši par korupcijas novēršanu un godprātīgo praksi valsts kapitāla sabiedrībās, tātad publisku personu kapitāla sabiedrībās. Tad vadlīnijas jau ir stājušās spēkā 19. gadā, un tās ir kā papildu tāds rīks, kas ir izmantojams šīm te pamatu, ko mēs ļoti labi zinām, vadlīnijām, valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības vadlīnijām. Un pašreiz spēkā ir 2015. gada redakcija, bet pašreiz jau diezgan aktīvs notiek darbs jau noslēguma fāzē, ka būs jauna redakcija šīm te valsts uzņēmumu korporatīvo pārvaldību vadlīnijām, jo tiek pārskatīt daudz lietas, kas ir tieši saistīts ar ilgtspēju. Un, protams, tad šis te pamats ir arī ļoti būtisks, jo arī jau Agnes pieminēja, ka ļoti daudz lietas, kas ir jāievēro tieši publisku personu kapitāla sabiedrībām, vai tas ir saistībā ar iepirkumiem, vai ir dažādas ziedošanas lietas, vai, piemēram, ir šie te publiskie resursi, kas tiek izmantoti kapitāla sabiedrības pakalpojumu sniegšanā. Tas viss ir iemesls, kādēļ ir varbūt daudz koncentrētāk šīs lietas ar korupcijas novēršanas jautājumiem jāsakoncentrē. Un tas ir, ja mēs tā skatāmies, tad ir pietiekami daudz dažādi šie te elementi, kas ienāk iekšā tādā kā būtiskā aspektā tieši valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Tas, kas ir tā kā 3 tādi skatījumi, tas ir no vienas puses ir valsts, tā ar šo te regulējumu, kas var noteikt dažādus standarts, jau tik pieminēts, piemēram, šīs te interešu pārstāvības atklātības likums, tāpatās arī mums ir par trauksmes celšanu atsevišķs likums un arī, kādā veidā tās sistēmas varētu iedibināt. Tad ir mums valsts īpašumtiesību īstenošana, jo, protams, tiek īstenot šī te darbības, lai nodrošinātu visas akcionāru lēmumus un dažādas citas lietas. Un tad ir tas 3. skatījums, kas ir jau no paša uzņēmuma puses, kādā veidā tad ir jārīkojas, lai tad attiecīgi visi šie te elementi, kas ir ar korupcijas novēršanu, būtu novērsti. Un tad ir ļoti precīzi jau ir iezīmēts arī, kāpēc mums ir nepieciešams tātad šos te visus aspektus ievest, jo mēs zinām, ka bieži vien ir tas jautājums par to, kā jāstrādā ir šīm te publisko personu kapitāla sabiedrībām, un skaidrs ir, kas ir nostiprināts arī šajās te vadlīnijās, ka publisku personu kapitāla sabiedrībām ir jādarbojas līdzīgi tādu pašu efektivitāti, caurskatāmību, pārskatāmību, kā darbojas privātie uzņēmumi. Tātad konkurencei ir jābūt starp privātām kapitāla sabiedrībām un šīm te publisku personu kapitāla sabiedrībām, ja ir ar tirgus principiem darbojoši, un nevarētu būt tāda situācija, ka ir labāka šī situācija tieši publisko kapitāla sabiedrību tātad darbībā. Un tāpēc arī, ja mēs skatāmies to pirmo jomu, tad kādi tad ir šie te valsts uzdevumi, tad ir jābūt
skaidrai, saprotamai praksē, kā tad ir jārīkojas valstī. Tad jau vairāk šeit bija pieminēts dažādi šīs lietas, gan tas ir saistībā ar interešu konfliktu. Mēs zinām, ir šīs regulējums, kas ļoti precīzi iezīmē, kā ir jānodrošina amatpersonām dažādi šie te vai no amata savienojumi vai lēmumu pieņemšana taisni, lai novērstu interešu konfliktus. Tāpatās arī, ja mums ir par kādiem no šiem te jautājumiem, kā tiek realizētas vai nu viens vai otras funkcijas, arī mums ir jābūt precīzi iezīmētam, lai būtu skaidrs par to, ka nav kaut kādi vai nu ar politiskiem lēmumiem vai ar dažādām citām lietām, kas varētu ietekmēt šādus te lēmumu pieņemšanu. Tad par regulējumu jau ir vairāki pieminētie likumi, un tāpat arī es kaut vai nedaudz sīkāk par šo te vienu, kas ir saistībā ar trauksmes cilšanu, jo dažkārt ir tas jautājums, vai katram uzņēmumam ir jāizveida savu, tad arī ir iezīmētā sistēma, kā to varētu arī izmantot uzņēmumi, kas jau tad ir izveikts arī no valsts puses. Un tad ir saistībā ar valsts īpašuma tiesību īstenošanu tas bloks, jo skaidrs, ja mēs skatāmies uz valstī vai pašvaldībām piedarošām kapitāla sabiedrībām, tādā plašākā skatījumā akcionāri ir visa sabiedrība, un kas ir vēl šajā gadījumā, tad bieži vien ir šīs kapitāla sabiedrības ar ļoti precīzu mērķi, kāpēc tās ir dibinātas vai kāpēc publiskai personai pieder šāda te kapitāla sabiedrība, un ir ļoti precīzi jāiezīmē daudz un dažādi šie elementi, lai neveidotos kādi pārpratumi. Un tāpēc arī ir augsts standarti jāpiemēro arī šādām te kapitāla sabiedrībām, lai nebūtu iespējams rasties kādām šiem tātad nepārskatāmiem darbībām vai ar kādām korupcijas riskiem saistītām darbībām. Tāpēc arī ir ļoti plaša informācija, kas ir jāatklāj. Tātad, kā darbojas attiecīgā kapitāla sabiedrība, tad ir publiskas personas kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā ir vesels pants ar vairākām šīm te apakšsadaļām, kur ir gan regulāri publiskojamā informācija, vai tur, kur ir informācija, kas ir regulāri jāatjauno. Un, ja mēs paskatīsimies, ir arī pietiekami daudz, kas ir ar riska pārvaldību un kontroli. Tātad, vai tas ir saistībā ar šiem te riska pārvaldības elementiem, vai tās ir politikas līmeņu dokumenti. Tātad tā ir informācija, ko arī šīs te kapitāla sabiedrības publisko ieliek savās mājaslapās. Un tad ir tas jautājums, vai tiešām ir nepieciešams tik daudz, vai viss ir nopubliskots. Un tad attiecīgi, ja mēs paskatāmies arī uz biržā kotētajiem uzņēmiem, tad arī tas ir tā kā tāds etalons, ja šādas te kapitāla sabiedrības šo informāciju publisko, tad skaidrs arī publisku personu kapitāla sabiedrībām ir jāsniedz šāda te informācija. Un, ja ejam uz priekšu, tad nākamais līmenis mums ir kapitāla sabiedrība. Tātad ir jābūt skaidram šim te izveidotam riska vadības sistēmas, tātad ietvaram, tātad tam vajadzētu būt kā šīs te kapitāla sabiedrības stratēģijas neatņemamai sastāvdaļai, un to mēs arī redzam, ka kapitāla sabiedrības ir iekļaujuši kā atsevišķu sadaļu šo te risku pārvaldību. Tāpatās arī par iekšējo kontroli, kas ir šajā te iekšējas kontrolas rīki, kā tie tiek izmantoti, kā tiek sadalīts viss šīs atbildības. Tam, protams, ir jābūt ļoti precīzam un regulāri pārskatītam, jo, ja tas netiek izdarīts, tad tas ir vairāk dokumentu kopums, kas netiek pielietots ikdienā. Tad ir par šiem te godprātīgas prakses mehānismiem visos līmeņos, arī, ja mums ir koncerni un ir mums arī publisku personu kapitāla sabiedrībām koncernām, tad arī to mēs attiecinām uz meitas uzņēmumiem. Tātad tas nav tikai tiešā līdzdalībā, kas ir tātad publiskai personai piedarošā kapitāla sabiedrībā, bet arī nākamajos jau līmeņos. Tātad, jau pieminēju par šo te iespēju, kādā veidā tiek informēta, tās ir dažādi šie rīki, kas ir tātad arī piemērojami privātajās kapitāla sabiedrībās, vai tie ir iekšējā revīzija, tad padomas komitejas ļoti precīzi iezīmēta atbildība, lai nerastos kaut kādi pārpratumi ar to, kas ir atbildīgs par konkrēto
tātad šo te jomu. Tad skaidrs ir arī lēmēja institūcija autonomija, vai tā būtu padome ar savām konkrētajām pilnvarām, vai, piemēram, ir mums arī iezīmēti šie te neatkarīgie padomas locekļi, kas varbūt nevienmēr mums ir pilnīgi izpildīt šīs te prasības visās kapitāla sabiedrībās, tātad ar visām šīm te neatkarīgi padomas locekļu prasībām, jo ir arī tāda mums gadījumi, kad ir ilgstošu laiku, piemēram, uz laiku iecelt padomas locekļi, un tāpēc arī šī prasība līdz galam netiek izpildīta. Un tad, protams, ir informācijas publiskošana, ārējās neatkarīgās revīzijas un viss pārējais, kas jau ir dažādi šie kontrolas rīki. Tad, kas tad ir ieviests? Jau pieminēju šo te publisku personas kapitāla daļu kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu. Ļoti daudz elementi jau ir šī likuma tvērumā. Jau pieminētā informācijas publiskošana, tāpat tās arī par politikām, par šo te korporatīvās pārvaldības visu mehānismu, tāda arī par to, kādā veidā tiek nominēti valdes padomas locekļi, prasība par neatkarīgiem padomas locekļiem, tāpat tās arī par ārējo revidentu. Un kas ir vēl nācis, un kur jau ir divas šie te ziņojumi tapuši par korporatīvās pārvaldības kodeksa piemērošanu, kas ir jau tāda augstāka latiņa, un mēs redzam, nemaz tik viegli nav sasniedzama arī kapitāla sabiedrībām. Tātad lielās kapitāla sabiedrības gatavo šo te paziņojumu par to, kā ir ievērots arī korporatīvā pārvaldības kodeks. Tad mums arī ir likums par trauksmes celšanu, un gribu tikai atgādināt arī šīs te vadlīnijas par iekšējās kontrolas sistēmu pamatprasībām korupcijas un interešu konfliktu risku novēršanai publiskas personas institūcijās. Un arī ar saskaņā šīm vadlīnijām reiz gadā ir jāsniedz informācija par to, kādi tad šie te korupcijas novēršanas pasākumi kapitāla sabiedrībā ir veikti. Un tad pavisam īsi par trauksmes celšanu, jo arī šeit ir iezīmēti ļoti specifiski šie te gan atbildības sadalījums, gan arī kā kapitāla sabiedrības iesaistās šīs te vienas no sadaļām realizācijām. Tad ir par šīm te kompetentajām institūcijām, tātad, kas tad arī tiek fiksētas, ir specifiski izveidots šis te trauksmes cēlāja mājaslapa, kur tad arī ir redzams gan to, kādā veidā ir jāziņo par šādiem te, kādā veidā var izveikt katra kapitāla sabiedrība šīs sistēmas ieviešanu, un arī kuri tādi ir reģistrējušies kā kompetentās institūcijas. Tad, ja mēs skatāmies, jau kas būtu jāizdara kapitāla sabiedrībā, ja nav līdz galam iziet visa šī te trauksmes celšanas sistēmas ieviešana, tad tajā brīdī, kad ir izveidota iekšējā kārtība, tad arī tā kontaktpersona, kas ir atbildīga par šo trauksmes cēlāju ziņojumu izskatīšanu, kapitāla sabiedrībā arī jānosūta ir uz šo te e-adresi. Un arī šajā mājaslapā mēs varam redzēt pilnu informāciju gan par šīm te atbildīgajām tātad personām, gan arī, kas ir tas joma, kas tad tiek skatīta. Un tad, attiecīgi, ir šie te regulējumi, jau tik pieminēti arī ārējie. Ja mēs skatāmies to tvērumu kopumā, tad ir uzņēmuma līmenis, kompetentā institūcija un tad kontaktpunkts valsts kancelējā, kas arī izskata dažādus šos te gadījumus, ja, piemēram, nav izveidots iekšēji šī te kārtība. Un arī tad, attiecīgi, tiek savilkta informācija kopā, gada pārskats, tāds kopsavilkums, kā tad ir veicies. Tie ziņojumi ir pietiekami daudz. Tad vēl nav par 23. gadu, bet 22. bija ap 400 šie te trauksmes cēlāja ziņojumi. Protams, tur ne visi tiek identificēti, jo pavisam 22 dažādas jomas, kas ir likumā minētas, bet katrā ziņā tas ir jau lēnām iedibinājies, šīs te arī mehānisms, bet noteikti ir jāskatās, lai būtu tas plašāk un tiešām arī jēgpilni. Jā, ir šī mājaslapa, ko es jau pieminēju, trauksmes cēlājs un attiecīgi dažādas vadlīnijas un arī veidlaps, kas tad ir izmantojams, lai arī šī sistēma iedibinātu kapitāla sabiedrībā. Jā, teikšu paldies šajā brīdī. Liels paldies, Zintra, par ļoti izsmeļošiem padomiem. Protams, ka
Varbūt kāds no jums veica rūpīgas piezīmes, taču es vēlos brīdināt un teikt, ka mēs sagatavosim pēc šīs diskusijas arī rakstisku kopsavilkumu un arī video ieraksts būs pieejams, lai tiešām jums būtu ērtāk sekot šiem padomiem un šodien pārrunātajiem. Bet turpināsim, es domāju, ar to mūsu vairāk gaidīto daļu, ar šiem konkrētajiem pieredzes stāstiem, jo tas teorētiskais rāms mums nu pat bija ļoti izsmeļoši un ar dažādiem punktiem pieejams, un tāpēc dodu vārdu Evitai Gošai, kas ir gan Sabiedrības par atklātību Dēlnu padomes priekšsēdētāja, gan Švenka Latvija valdes locekle, lai iepazīstinātu ar saviem sarunu biedriem un vadītu tad tiešām šo sarunu par to, ar tādu mērķi, kas tad ir tie praktiskie piemēri, ko katrs uzņēmums savā ikdienas dzīvē dara, lai sekot tam mūsu tēmas nosaukumam, kā uzņēmumi mazina korupciju Latvijā. Evita, lūdzu, visu pārņem tad tu. Labdien visiem! Es ceru, ka mani var labi dzirdēt. Paldies! Mēs šajā diskusiju panelī esam sapulcējušies, lai analizētu uzņēmumu lomu pretstāvē korupcijai un dalītos labajās praksēs un pieredzē, kā to darīt visefektīvāk. Un turklāt mēs runāsim ne tikai par privātā un publiskā sektora miedarbību, bet arī par korupciju privātā sektora ietvaros, un kā Agnese jau norādīja, Latvijā mēs to pazīstam ar jēdzienu komerciālā uzpirkšana. Un ar prieku stādu priekšā diskusijas dalībniekus. Anita Skudra, SIA Rīgas meža valdes priekšsēdētāja. Sveika, Anita! Santa Markova, SIA Rīgas dzemdību nams valdes priekšsēdētāja. Sveika, Santa! Labdien! Oskars Cēris, valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi, iekšējās drošības pārvaldnieks. Sveiks, Oskar! Sveiki! Un Vilnis Vitkovskis, valsts akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs, valdes priekšsēdētājs. Sveiks, Vilni! Labdien! Inese jau mani pieteica, mani sauc Evita Goša, esmu Švenka Latvija valdes locekle, Sabiedrības par atklātību Dēlna padomes priekšsēdētāja, un man īpaši gribas piebilst, ka, manuprāt, mums ir arī lieliski izdevies šajā panelī labs dzimumu līdzsvars, kas nevienmēr ir tik pašsaprotami. Bet šodien mēs tiešām gribam iet plašumā un dziļumā pretkorupcijas praksēs, tāpēc es nekavēšos pie tā filozofiskā jautājuma, kāpēc uzņēmumiem ir svarīgi iestāties pret korupciju. Tās kaitējums patiešām ir dramatisks un daudzšķautņains, ekonomiskās nevienlīdzības veicināšana, negodīga konkurence, samazināt ekonomikas izaugsme, patērētāju tiesību un darbinieku aizsardzības trūkums un tā tālāk. Un uzņēmumiem savukārt ir rīki, lai to nepieļautu un novērstu. Un, Anita, es labprāt sāktu ar tevi. Tu savulaik pārņēmi Rīgas mežu vadības grožus diezgan sarežģītā situācijā. Pastāsti, kāda tā bija pretkorupcijas kontekstā un ko tu un tava komanda darīja, lai to uzlabotu. Tas būtu viens jautājums, un varbūt arī otrs uzreiz. Tad kādas ir jūsu šobrīd ikdienā iedzīvinātās pretkorupcijas prakses? Jā, vēl paldies, Evita. Es ļoti ceru, ka mani labi dzird, jo man tikko atnāca ziņa, ka es esmu klusa, bet man ir viss sagriezt uz maksimumu, tāpēc, ja gadījumā dzirdamība kļūst sliktāka, tad vajag parādīt īkšķību, un es vienkārši parunāšu skaļāk. Jā, man ir bijis tā iespēja sākt strādāt uzņēmumā, kurš ir jāpadara par, kā tagad moderni teikt, klimatneitrālu. Tad šajā gadījumā tas bija uzdevums uzņēmumu padarīt par korupcijas neitrālu. Uzņēmumam bija būtiski reputācijas, pat es teiktu, nevis riski, bet jau fakti iestājušies. Uzņēmums bija populārs ar to, ka tiek produkcija pārdota nevis izsolē, bet sarunātā izsolē, kā rezultātā, tātad viena daļa potenciālo sadarbības partneri vispār nepieteicās uz šo te iespēju iegādāties mūsu produkciju, jo bija pilnīgi skaidrs stāsts par to, ka tur viss ir sarunāts. Un tātad nevar būt nekas briesmīgāks attieksmē par to, ka tevi uzskata par uzņēmumu, kur nav nekādas iespējas nesadarboties, jo viss ir sarunāts. Laiks bija ārkārtīgi trauksmains, ārkārtīgi sarežģīts, jo pilnīgi skaidrs, ka iesāktā taciņa ir ļoti ērta, ir bijusi ļoti ērta daudziem cilvēkiem un ir bijis jābūt ārkārtīgi lielai mērķtiecībai un milzīgam gribas spēkam un pārliecībai iet šo ceļu,
jo izvilkt no dūksnāja arī tik zināmu lielu uzņēmumu ir diezgan bijis sarežģīti. Jā, mēs esam ieviesuši, es klausījos Dzintras Gasūnas prezentāciju un pilnīgi pie sevis rakstīju ķeksīt, izdarīts, darām. Un tas, ka Dzintra rakstīja, kā tas būs jādara, es skatos, mēs jau to darām. Tāpēc tas ir tas svarīgākais punkts. Katram uzņēmumam saprast, ka pirmkārt ir iespējams iziet no šī ēnu ekonomikas, tādā izpratnē par korupciju runājot, jo Rīgas meži nekad nav bijuši ēnu ekonomikas zonā, mēs esam vienmēr bijuši baltā maksātāja sarakstā un tādā nozīmē caurspīdīgi, tomēr šīs koruptīvās darbības ir potenciāli bijušas un par tām ir daudz un diskutēts. Un tātad visas šīs politikas, kas te ir minētas, gan korporatīvās pārvaldības politika, gan ētikas kodeks, gan trauksmes cēlāju politika, tātad pilnīgi visas politikas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Un mēs tās esam ieviesuši ikdienā, mēs esam nesaudzīgi šķīrušies no darbiniekiem, kam nav bijis šis ceļš pieņemams, kas nav spējuši adaptēties šajā jaunajā virzienā, jo tas prasa milzīgu savu sirdsapziņas tīrību, milzīgu darbu un milzīgu pārliecība, ka šis ir pareizais ceļš. Ko mēs darām šobrīd? Vēl varbūt visam nedaudz. Un kā tas atsaucās rezultātos un ciparos, tas ir ārkārtīgi svarīgi pateikt. Uzņēmums, kurš 2020. gadā strādāja ar 4 miljonu zaudējumiem, 21. gadā pēkšņi rādīja milzīgs finanšu rādītāju pieaugums. Un ticiet man, tajā 21. gadā mēs vēl neko daudz pat nepaspējām izdarīt. Tātad, patiesībā sakot, šī te nulles tolerants pret korupcija dod nepārprotamu strauju rezultātu uzlabošanos, ko mēs redzam šobrīd, ka šie finanšu rezultāti neatkarīgi no tirgus fluktuācijas un tirgus izmaiņām un tirgus konjunktūras ietekmes, mēs spējam uzņēmumu stabili vadīt un būt stabils peļņas rādītājs, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Ko mēs darām uz priekšu? Mums būtiski pirmdien padome apstiprināja jauno ilgspējas attīstības stratēģiju turpmākajiem 10 gadiem, un viens no mūsu pārvaldības pamatpostulātiem arī šajā stratēģijā ir ierakstīts caurspīdīga kolektīvā pārvaldība un nulles tolerants korupcija arī nākotnē. Tāpēc mums tas bija būtiski ierakstīt, jo mēs zinām, cik trausla ir šī josla, cik būtiski ir šo punktu ierakstīt uzņēmuma attīstības stratēģijas pamatu nostādnēs. Jo tas nozīmēs to, ka neatkarīgi no tā, kas nāks pēc mums, kāda laika būs pēc mums, šīs parametras būs pilnīgi noteikti jāievēro. Līdz ar to mēs tiešām arī šobrīd, man pat jāatzīst, ir nedaudz tā kā skudriņas skrien, tas mums ir ārkārtīgi nozīmīgi turēt mūsu uzņēmumu reputāciju tīru, darīt vairāk nekā no mums sagaida, jo arī ISG šīs jaunās prasības mēs, kā kapitāla sabiedrība, plānojam ieviest vismaz gadu ātrāk nekā to noteikti nosaka likums. Tātad mēs tam gatavojamies, mēs esam gatavi, un tātad mēs ļoti, ļoti ceram, ka mūsu jaunā izstrādātā vīzija būs par paraugu, būs ne tikai būt par paraugu tādos ikdienas darbos, bet tiešām būt par paraugu valsts līmenī, lai mums varētu lepoties. Paldies! Anita, paldies. Varbūt vēl burtiski pāris vārdos par tieši tiem praktiskajiem soļiem, ja? Gan tas, tajā kontekstā, ko tu stāsti par šodienu, gan arī tas tieši, kā jūs mainījāt, kā jūs lauzāt to kultūru, tieši ar kādiem līdzekļiem. Jā, pirmkārt jau tā bija atklāta saruna par to, ka mēs redzam, kas notiek. Atklāta un nesaudzīga saruna, ka mēs redzam, kas notiek, un kas nav pieņemami. Mēs norādījām konkrēti uz tām lietām un vietām, kas ir atklātas, mēs bijām nesaudzīgi, mēs arī esam tiesības sargājošām institūcijām uzrakstījuši tos daudzos iesniegumus par šiem gadījumiem. Tātad prokuratūra ir ierosinājusi jau lietas, tātad tas ir ārkārtīgi svarīgi, tātad pateikt atklāti, ka ir šādi lieti, pateikt to visiem darbiniekiem. Nākamais, ko mēs darījām, mēs ļoti daudz stāstījām, un mēs radījām ētikas kodeksu mūsu iekšējo un ļoti, ļoti daudz šo ētikas kodeksu ar to darbojāmies ikdienā ar darbiniekiem. Mums bija mācības dažādās darba grupās, mums ir sagatavoti tādi tiešām vienkāršā valodā plakātiņi, kas ir izlikti pilnīgi visās vietās, ko nozīmē ētikas kodeks ikdienā, ko tas man nozīmē kā darbiniekam.
kā tas izpaužās manā ikdienā, nevis kaut kur ļoti, ļoti augstu tālu, tādos ļoti svarīgos dokumentos, bet kā tas pret mani, ko tas pret mani nozīmē. Nākamie, protams, mēs dalījāmies ar saviem labajiem pieredzes stāstiem ikdienā. Mēs radījām arī šīs, protams, politikas pats par sevi. Un rakstot politikas, mēs nevienu politiku nerakstījām to, lai tā būtu. Mēs katram vārdam pievērsām milzīgu uzmanību, ko tas nozīmē, kā tas ir tieši mūsu uzņēmumā, kā tas izpaužās. Un tas bija milzīgs komandas darbs. Jā, mēs jau, kā jau teicu, arī mainījām komandas locekļus, lai varētu šajā virzienā iet. Jāatzīst, ka tas bija arī dažādas mācības, gan valsts kancelēs mācības par korupcijas novēršanas jautājumiem. Tās mācības tiešām ļoti, ļoti kvalitatīvas, ļoti sarežģītas, lai izpildītu testu, pēc tam tur ir jāiespringst. Tātad mēs šīs mācības ne tikai augstākā līmeņa vadītājiem nodījām, bet arī jau vidējā un nākamā līmeņa vadītājiem. Nākamais mums bija ētikas spēles, teiksim tā. Tur man savukārt jāsaka liels paldies Agnesei Bensonai. Viņas šajās te ilgspējas mācībās mēs redzējām šo iespēju par ētikas dilemmām runāt caur spēlēm. Tātad ļoti, ļoti daudz tādas gan lielas lietas, gan arī mazās lietas, kuras nozīmē katram darbiniekam. Tāpat pavisam elementāra lieta uz Ziemassvētkiem kopīga kampaņa ar knābu par kukulu eglīti nenotiks. Jo tas bija arī ļoti atvērts jautājums uz Ziemassvētkiem, kāpēc gan nepiedāvāt, mums vienkārši nāk tāds signāli no mūsu kolēģiem, ka ir bijuši gadījumi, kad iebrauc cilvēks mežā un saka, redz, kur konfekts, redz, kur desa, redz, kur kaut kas pilnīgi elementārs un viena eglīte. Tātad tas viss ļoti, ļoti daudzšķaitņainos virzienos mēs strādājām kopā ar valsts institūcijām, un mēs esam ļoti pateicīgi tiešām par atbalstu šajā jomā. Un mēs esam ļoti lepni par to. Anita, brīnišķīgi, tiešām ļoti iedvesmojošs stāsts par to, kā tiešām var mainīt, vai ne? Lietas var mainīt. Un vieglāk ir, protams, atrast kaut kāds iegansts, kāpēc nedarīt, bet tas ir tiešām ļoti, ļoti tāds brīnišķīgs iedvesmojošs stāsts. Paldies. Santa. Rīgas Dzemdību nams ir viens no retajiem uzņēmumiem Latvijā, kas ir certificēts atbilstoši ISO standartam kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas. Kā jūs nonācāt līdz lēmumam par labu tieši šādam risinājumam? Un tad jūs varētu padalīties stāstā, kā tas notika, un vai jūs iesakāt tieši šādu ceļu citiem uzņēmumiem? Varbūt pietiek ar labu pretkorupcijas politiku, un to ISO nemaz nevajag. Jā, labdien, liels paldies par uzaicinājumu. Tātad es pārstāvu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrību SIA Rīgas Dzemdību nams ar 75 gadu, jau 76 gadu lielu pieredzi, tradīcijām un vērtībām. Un viena no mūsu vērtībām ir šī atklātība un godīgā, caurspīdīgā pārvaldība, un mēs gribam būt nozares paraugs. Un neapšaubāmi mums ļoti būtiski ir mūsu reputācija. Un tādēļ mēs spriedām, ko mēs varētu darīt vēl, lai, teiksim, mazinātu kaut kādas vismazākās aizdomēnas par korupciju veselības aprūpē, jo nav noslēpums, ka šī problēma tomēr vēl pastāv. Neteikšu, ka tas ir mūsu iestādē, jo mums ir darbības specifika tāda, kad mums pārsvarā ir neatliekamā palīdzība, un mums ir šie valsts apmaksātie pakalpojumi, līdz ar to šeit tā kā tie korupcijas riski būtu mazāki, bet arī nav noslēpums, ka darbojās tās augtās paražu tiesības. Kā tad es tā par bērniņu tur kaut ko neatnesīšu, un kā tad tā, ko par mani padomās, ja es tur 3 kliņģerus nenopirkšu. Paudzes mainās, bet kaut kur laikam no vecmāmiņām tas paliek un aizvien vēl turpinās. Mums un it īpaši jaunās paudzes ārstiem un arī vecmātēm tas liekas es neesmu jaunās paudzes, es 35 gadus strādāju, bet galvenais ir domāšanas veids. Tā kā. Un līdz ar to mēs gribētu veicināt, lai šī vide, mums ir pietiekami augsts atalgojums un darbinieks strādā par atalgojumu, un tas nav vajadzīgs.
Tātad, ja mēs kaut cik varam izaudzināt darbiniekus savus, jā, mums tāpat kā Anita ir daudz politikas saskaitīju, skaitā 21, visas ir publiskotas, pieejams gan sadarbības partneriem, gan klientiem, bet, tas vienmēr nedarbojas. Tā kā. Un šeit arī būtiski ir audzināt sabiedrību, lai to izpratni veicinātu, ka nē, šeit ir caurspīdīga pārvaldība, godīgs uzņēmums, un šeit nav nepieciešams kaut kādi papildus maksājumi vai mēģinājumi apiet rindu vai iegūt kaut kādus priekšnosacījumus. Un otrs, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs pievērsāmies pastiprināt šiem kukuļošanas, apkarošanas jautājumiem iestādē. Un otrs ir mūsu integrētā kvalitātes vadības sistēma, jo mums jau kopš 2011. gada ir ieviests ISO standarts 9001, tas ir procesu pārvaldība, mūsu gadījumā ārstniecības un aprūpas procesa tieši dzemdību palīdzībā. Tad mēs ieviesām ISO 45001 darba drošība un tad 14,000 vides pārvaldība un arī energo pārvaldības sistēma mums ir certificēta. Un mums bija strateģiskais mērķis, ko tad vēl? Kā paplašināt šo? Bija izvēle vai IT joma vai kukuļošanas, apkarošanas pārvaldības sistēmas standarts atbilstoši ISO 37001. Mēs izšķīrāmies par to un sākām aktīvi strādāt pie šī standarta ieviešanas. Jāteic, likās viegli, realitātei tik viegli nebija, jo Latvijā praktiski nav šādu precedentu un nav pieejami nekādi, tur, teiksim, ja par ISO 9000 un 14,000, kas ir būtībā ļoti vienkārši standarti, ir ļoti daudz vadlīnijas, piemēri, un tā šim nebija praktiski nekas, jo tajā brīdī ieviests nebija nevienā uzņēmumā, kad mēs sākām, tagad laikam ir IGATE un vēl daži privātā biznesa, manuprāt. Līdz ar to visu nācās apgūt, protams, standartu var iegādāties atbilstoši valstī noteiktai kārtībai, bet viss ir angļu valodā un arī visi, vadlīnijas un šādu materiālu bija, tā kā jāapgūst svešvalodā, apmācību kursi nebija praktiski nekādi, jeb arī, kas absolūti neatbilda tādām mūsu prasībām, jo jāņem vērā, ka veselības aprūpas joma ir specifiska, tur tā visu gluži nepiemēros. Tā kā īstenībā mums nācās ieguldīt ļoti daudz sava darba, tā kā ļoti daudz intelektuālā kapacitāte tur tika patērēt. Bet rezultāts mums ļoti apmierina, mums gan ir apjomīgas procedūras, politikas, standarta ieviešanas ietvaros mēs veicām gan funkciju risku izvērtējumu, gan korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējumu, tad tālāk tur izriet atkal padziļinātā uzticamības pārbaude amatiem ar paaugstināto korupcijas risku, kā arī darījumu partneru padziļinātā uzticamības pārbauda, un tam visam apakšā ir regulējums, katram ir procedūra un tā, un arī, teiksim, kukuļošanas gadījumu izmeklēšanas procedūra ir un ziņošanas vietnes. Mums, protams, ir visas valstī obligāti noteiktās trauksmes cēlāja ziņošanas sistēmas un tā tālāk, bet papildus tur ir nepieciešama arī anonīmā ziņošanas iespēja. Mums ir gan pastkastnītes, gan anonīmā ziņošanas vietne tīmekļa vietnē, un tā kā viss tas darbojas ļoti labi. Ir ikmēneša monitorings, kur pēc atsevišķiem kritērijiem tiek izvērtēta gan līgumi, gan darījumi. Un plus katram iepirkuma līgumam, kas tiek slēgts ar sadarbības partneri, mēs pievienojam šo godīgas komercprakses apliecinājumu pielikumu. Tā kā, un tādā veidā mēs audzinām arī mūsu
sadarbības partnerus, mūsu klientus un tā. Un arī mums ir izveidota, es gribēju nošērot, man nesanāk, es mēģināšu parādīt. Mums ir šāds skaists, ja redz, plakāts. Protams, mums uz katra, visās pieejamās vietās arī knāba plakāti ir ar melno luksaforu un korupcijas macē, bet mums tā vide tāda, priecīga, es teiktu, ir, un visa mūsu mājaslapa ir nedaudz rozā. Tāpēc mēs vismaz sākumā mēģinam uzrunāt mūsu, klientus un mūsu jaunās ģimenes tieši šādi, tā kā nenesiet mums puķes, tortes un pasarg Dievs, nedodiet kukuļus, bet sakiet mums vienkārši paldies. Sakiet mums paldies vārdiski, sakiet paldies sociālajā vietnē, kas īpaši noderēja pagājušu nedēļu, tā kā mēs to ļoti jutām, tā kā paldies visiem mūsu klientiem. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka reputācija tā ir mūsu tāda ļoti augsta vērtība, es domāju, jebkuram uzņēmumam. Un mēs darīsim visu un vērsīsimies visiem iespējamiem līdzekļiem arī pret tādiem publiskiem, pilnīgi nepamatotiem apgalvojumiem, kā pēdējā laikā pret mums, jo mēs esam par attīstību, mēs esam par inovācijām un godīgu komercpraksi un būtībā ļoti nepamatoti, kad kaut kāds medicīna vispār ir konkrēta zinātne un viss balstās uz pierādāmiem datiem, datu analīzes, salīdzināšanu. Un tāpēc, ja kādam ir šādi pierādījumi, lai tad nākam kopā, runājam, analizējam, meklējam, kā attīstīties, bet nevis filozofiski paziņojumi, moderns, nemoderns, mūsdienīgs, nemūsdienīgs mums nedarbosies, un mēs vērsīsimies vienmēr pret šādām tendencēm. Un vai es ieteiktu citiem? Es ieteiktu, jā, uzņēmumiem, protams, tas prasīs nenoliedzami darbu un tādu ieguldījumu, bet tur ir atkal papildus kontrolas mehānismi. Piemēram, mēs identificējam arī tiešām daudzus vairākus tādus nosacīti nevājos, bet pilnveidojamos posmus, pilnveidojamās jomas, un pamatojoties uz šī standarta ieviešanas laikā, jau mēs daudz esam atrisinājuši un arī tagad strādājam pie procesiem, lai padarītu to vēl vieglāk, caurskatāmāku un vieglāk administrējumu, tā kā es ieteiktu, jā, un ja ir vēlme, varam padalīties arī kādreiz. Kā mēs to darījām tieši ar praktiskām lietām. Tā kā tas īsumā. Jā, liels paldies, Santa. Varbūt vēl runājot par pavisam praktisko pusi, varbūt jūs varat padalīties arī tieši tādā finansiālo izmaksu kontekstā saistībā ar šī standarta ieviešanu. Finansiālo, redzat, mēs ļoti, ļoti daudz darījām paši, tā kā tas ir arī, negribu slavēt, bet vienkārši, gadījās tā, ka, īsti, varbūt tā kā nebija īsti kapacitātes pārējiem darbiniekiem, ļoti daudz nācās darīt man pašai, un tā kā būtībā finansu šī ietekme nebija, cik mēs maksājām par, kā vienmēr ieviešot par certifikāciju, tur laikam bija 1200 eiro. Katrā gadījumā nav lielas šīs izmaksas, tās, ko prasa, mums bija, piemēram, VM certification firma, tā kā, jo pārējo mēs gan, un priekšaudits, kas salīdzinoši arī nebija dārgs, tur līdz 1000 eiro tas viss maksā. Tā kā, bet, jāteic, ja mēs ņemtu ārpakalpojumu, tad tas noteikti maksātu ļoti dārgi, tāpēc mēs esam arī publiskā finansējuma ļoti taupīgi izmantotāji, tāpēc mēs arī nepērkam kompjuteru tomogrāfu 5 izmeklējumiem, bet meklējam sadarbības partners, un arī šeit mēs darījām ļoti daudz paši, tā kā. Un, ja sadarbojas, es domāju, ka to var arī attīstīt visi un tā.
Nu jā, noteikti, kā jūs minējat, tādi iedvesmas stāsti un dalīšanās pieredzē noteikti ir tādi ļoti noderīgi, ja, lai nav sajūta, ka jālēc tādā augstā ūdenī vieniem pašiem. Nu jā, Un un vēl- iekšējais audits, es atvainojos vēl, tad, tur mums vēl ir nedaudz, mēs sapratām, ka mums ir jāpiestrādā pie šīs procedūras, atradām papildus vadlīnijas un tur, teiksim, tādu tā kā čeklisti, un to mēs pilnveidosim, un jau nākamā gadā mēs to varēsim veikt paši. Tā kā. Paldies! Jā, paldies, un tiešām arī gatavojoties šai diskusijai rūpīgi pārlapojot jūsu mājaslapu, tad jā, ļoti interesants tas veids, kā jūs arī, kā minējāt, informējat sabiedrību, un arī jūsu mājaslapā ir šis plakāts, ja, par to, ka mēs sagaidām paldies, nevis kaut ko citu. Un jā, varbūt tas interesantais ir tieši tas jūsu konteksts, ja, tajās rozā krāsās ar, man liekas, ziediem un baloniem, bet ļoti, ļoti efektīvi noteikti. Piebildīšu vēl, kad ar ziediem mums tur bija diskusija par ziediem vai par roku, kur dot, bet mēs sapratām, ka roku rādīt nevar. Tas veicina tā kā, ka tur kaut kas ir jāieliek. Mums ir ar pļavas puķītēm, jo tās pat nav jāpērk. Tās var aiziet un salasīt, tā kā Pianicis mežā, piemēram. Tā kā. Nu, ar to varbūt arī jāuzmanās, vai ne? Tur atkal citi. Varbūt labi, privātā mežā savā katrs. Jā, liels paldies. Vilni, labprāt uzdodu jautājumu tev. Pirms vairākiem gadiem, protams, citā vadībā Latvijas autoceļu uzturētājā viesojies KNAB un bijušas arī tiesvedības saistībā ar uzņēmuma darījumiem. Es ļoti priecātos, ja tu pastāstītu, kādas mācības ir gūtas no šīm situācijām un ko uzņēmums šobrīd dara, lai līdzīgas situācijas nepieļautu ne šodien, ne turpmāk. Jā, es ceru, mani var dzirdēt, jā. Tad pirmkārt man arī liels gods piedalīties šajā diskusijā un padalīties ar savu uzņēmumu pieredzi. Un, diemžēl, jā, šī reputācija mums vēl joprojām pastāv, un kopš tiem laikiem tā saucamās tiesvedības jau notiek, bet notiek tiesas sēdes, tad arī publiskajā telpā tā informācija izskan, jā, un tas arī ir viens no tādiem pasākumiem, kas ir mūsu pienākums un uzdevums arī informēt gan iekšēji, gan ārēji, ja, ka šobrīd un jau vairākus gadus uzņēmums iet šo sakārtošanos ceļu, ja šīs tiek definētas šīs vērtības un tiek veidotas sistēma, kārtība, noteikumi, metodika, ja, lai uzņēmums savus mērķus sasniegtu, un varbūt tādai mazai ievaddaļai vēl varu nedaudz atkāpties. Man tiešām uzrunāja iepriekš dzirdētie stāstījumi, un varbūt tā tiešāk Anitas Skudras stāsts un tādas varbūt pazīstamas situācijas, bet tas, ko es pats nebiju iedomājies un kur tiešām var vilkt jau to korelāciju, ja, kad no šie pretkorupcijas pasākumi vai godīgas spēles pasākumi, un principi viņi tik tiešām domāju, ka ir pierādami, ka viņi kolerēja ar labiem uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītājiem. Ja? Jo faktiski arī mēs, uzņēmums, kam pirms pāris gadiem varbūt neviens neticēja vai daļa neticēja, kad var pastāvēt, kad var attīstīties, ka var mainīties. Ja? Tad šobrīd, gan veicot dažādas transformācijas, gan strādājot citos apstākļos, nav deleģējums, ir brīvais tirgus, ja? Kad mēs sākam demonstrēt izaugsmi, mums ir stabilitāte, mums ir gan pagājušā gada rādītāji ļoti iepriecinoši, ja? Gan arī ir mērķi un pamatotas prognozes arī šim gadam. Ja, tā kā to es pats nebiju aizdomājies, bet tiešām visi šie pasākumi un šīs vērtības savā starpā korelē. Un jā, mums šī darbība jau mērķiecīgi ir gadus 3, jā, teiksim, tā ļoti mērķiecīgi. Ja, un viens ir varbūt tāda normatīvā pusē, ja, kas ir ļoti svarīgi, ja, jo es pats sev uzdevu jautājumu, kas ir svarīgs. Ja, un svarīgs ir gan vērtības, gan tā sistēma. Ja, un vērtības gan uzņēmumu kā tādam, gan vērtības arī uzņēmuma vadībā, piemēram, ja, kādu piemēru. Un savukārt sistēma, ja, tas arī dažādās pakāpēs, gan kā kārtība, gan kā metodika, gan kā standarti.
gan iniciatīvas, manuprāt, kas ir ļoti svarīgi, ja tas visu to kopumā veido. Un teiksim tā, ja mums arī ir tas kontrolas saraksts, ko mēs esam izdarījuši, ja, gan šī tā iekšējā kontrolas sistēma, ja, gan iekšējais audits, gan risku pārvaldība, kas ir vēl viens tāds sirds un vēl viens skatu punkts, ja, uz pasākumiem, gan arī šī ētikas komisija, ja, tā kā, tas viss veido tādu kopējo ķīmiju, kopējo kultūru. Un tāpat pieņemsim tas pats izstrādātājs piegādātāja kodeks, ja, kurā ir gan pateikts mūsu vērtības, gan arī, teiksim, šī lēmuma pieņemšanas kārtība. Ja. Gluži vienkārši, gluži elementāri, nav vērts iet par vienām vai kaut kādām slepenām durvīm uzņēmumā, jo nekas nesanāks. Mums ir tāpēc, ka ir lietu kārtībā, ja kā jautājumi tiks lēmts, kas lēms, tā nebūs viena persona, ja tas nebūs kaut kāds vienpersonisks lēmums, ja tas būs lēmums arī atkarībā no darījuma apjoma vairākās pakāpēs, ja, un tas jau ir signāls, ja, ka varbūt nav vērts censties, ja, un līdz ar to atkarīt tās lietas. Un tad, jā, ļoti liela nozīme ir šīm apmācībām, un mazais praktiskais pastāsts, ja, kas pavisam nesen mums arī ienāca, ja, kad kopā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju organizējam semināru, mācības. Ja. Skaisti. Kāds ienāca manā diskusijā. Es mēģināšu turpināt, jā. Tad, teiksim tā, sākotnējos gados likās, ka tās mācības ir domātas augstākajai vadībai, vidējai vadībai, teiksim, atbildīgiem darbiniekiem, jā. Tad uztaisījām mācības, ko bija iespējas klausīties pilnīgi visiem, jā, tā skaitā arī fiziskā darba veicējiem, jā. Fiziskā darba veicējiem, tas arī tāds ļoti labs un precīzs veistījums, jā, ka nav kaut kādam tikai vienas personas pārvaldība šai tēmai, ja, kad šī tēma ir sadalīta, un tā ir attieksme arī jebkuram darbiniekam, ja, kad, ja viņš ir informēts, viņš iespējams labāk vēros un vērtēs un zinās un sapratīs situācijas, ja, viņš viņus mācīs novērtēt, vajadzības nepieciešamības gadījumā ziņot, un pats galvenais saņemt pārliecību, ja, kad šādās situācijās viņš būs aizsargāts, ja. Kad viņam, teiksim, pienākums to darīt, ja, un kad viņš tomēr būs arī aizsargāts, ja, un tas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un tas varbūt tāda mūsu pieredze, ja, ko mēs ejam, un es pilnīgi piekrītu, tas prasa pašaizliedzību, tas prasa drosmi, ja, tas prasa izlēmību, bet, jā, kā mēs nonācam pie tā, ka tas tiešām kolerē ar uzņēmumu darbības rādītājiem, tad bez visa pārējā to darīt vienkārši gudri, prātīgi un pareizi. Paldies, Vilni. Varbūt vēl tu varētu ieskicēt tādu valdes un padomes miedarbību tieši šajos pārvaldības jautājumos un arī īpaši uzsverot pretkorupcijas jomu. Jā, tas arī ir ļoti svarīgs un būtisks tāds attiecību modelis, ja, kādas uzstādījumus, kādu redzējumu, kādas vērtības pauž padome, ja. Tas tiešām ļoti atspoguļojas arī valdes darbā, ja, un gan no labas pārvaldības viedokļa, gan arī tīri praktiski, ja. Protams, mums ir noteikts apjomu darījumi, ja, kuri mums tāpat ir jāskaņo ar padomi, ja, tad visi reiķinamies, ka ir vēl viens sieks zināšanas informācija, ja, ka situācijas tiks redzētas, vērtētas, ja, pieņemt lēmumi, ja, un līdz ar to tiešām arī gan no tādas vēstījuma attieksmes kultūras, iekšējās kultūras, teiksim, puses, gan arī tīri no praktiskās puses, jā, tam ir ļoti liela nozīme valdes un padomes, teiksim, sadarbībai un kopīgai izpratnē. Un jums nesaskaņu nav? Nē, mums sakrīt, es domāju, tas tā ir ļoti liela veiksme, ja, kad tiešām šie vektori sakrīt un šie uzstādījumi sakrīt, ja, tad ir viegli tiekties, jā, viegli sasniegt šie rezultāti. Brīnišķīgi. Jā, liels paldies! Oskar, valsts nekustamie īpašumi pārvaldības jomā ir pieņēmuši un īsteno tiešām tādas ļoti vērienīgas, apjomīgas, detalizētas politikas.
Tās ir pieejamas arī publiski, un arī vispār jūsu uzņēmums ļoti aktīvi ir dalījies pieredzē dažādos kontekstos šajos jautājumos. Bet mans jautājums tev par to, kā nodrošināt, ka šīs politikas ir dzīvi instrumenti, proti kā darbinieki un arī jūsu sadarbības partneri tās pārzina un prot pielietot ikdienā? Jā, ir labs jautājums par politikām. Es varbūt iedošu ar maziņu atskatus uz to, kas ir runāts, lai neatkārtotos. Un, principā, visi jautājumi, par ko es gribēju runāt, reputācija, vērtības, darbinieki, vadība, apmācības, procedūras. Man baigais prieks, ka visi kolēģi par to ir runājuši. Es arī ar pirkstu gāju cauri čeklistam, tad, kad Dzintra Gasulina stāstīja par to, kam ir jābūt ieviestam. Ļoti liels uzslavs Markovas kundzei par ISO certifikātu ieviešanu. Zinu certifikātu esmu lasījis un diezgan daudz ņemts arī mūsu uzņēmumā no tā, no pārvaldības principiem. Tas nav viegls process, to es ļoti labi zinu. Bet var vairāk pieskaroties pie tava jautājuma, Evita, jā, tas ir tāds komplekss jautājums, bet kur var sastaldīt tādās vienkāršās trijās daļās. Viena lieta, ko es vienmēr gan pats mācu semināros, gan arī citiem stāstu, ir, kad jāsaprot, ka korupcija un visi negantie procesi, tās ir sekas. Tās ir sekas no tā, kad ir nesakārtota vide, ir visatļautība, ir kaut kāds zināms nihilisms, slikts atalgojums vai slikta atmosfēra uzņēmumā, iekšējās kārtības trūkums. Visi tie jautājumi, teiksim, kas it kā liekas tādi smalki ikdienišķi jautājumi, bet viņi veido to kontekstu. Un dēļ tā bieži vien arī rodās tās negatīvās sekas, kuras var izpausties ir korupcijas formā. Un tāpēc viens no būtiskiem elementiem ir šīs te vērtības. Un tas ir tas, ar ko mēs vienmēr sākam jauno darbinieku dienu. Es uzdodu jautājumu, kurš negribētu strādāt top 10 labākajā darba devējā? Protams, ka visi ceļ rokas un saka, mēs gribam strādāt. Un tad, kad uzdod jautājumu, teiksim, kas veido šo te, top 10, jā, kas ir tie jautājumi, tad cilvēki, tad sāk aizdomāties. Un tad, protams, es lieku priekšā tos jautājumus, ka tas nav tikai atalgojums, tā ir arī šī te darba vide gan fiziskā izpratnē, gan darba atmosfēra, un tā, lai cilvēkiem rezonē. Tāpēc mēs vispār te cenšamies ar savām politikām, ar savām kārtībām un te runājam par visu to. Protams, ir arī tādi skarbāki piemēri, piemēram, ja būvuzraugs vai darba drošības speciālists neveic savu darbu adekvāti, kultūrē paņem kuklu par acu pievēršanu, tad sekas būvniecības jomā var būt letāls. Jā, var sabrukt ēka, var gadīties negadījumi, cilvēki var iet bojā vai savainoties. Jā. Attiecīgi, lai cilvēki ikdienā saprot, ka šie jautājumi nav tāpēc, ka mums ir jāatskaitās vienreiz gadā akcionāram vai vēl kaut kam, bet šī te iesaiste, ka tas ir domāts viņiem un ka tas viss ir tas, kas veido to labāko atmosfēru un to kopējo, teiksim, vidi uzņēmumu, jā, lai mēs varam iesaistīt darbiniekus, jo mums no gada uz gadu mēs veicam arī šo te iesaistes pētījumu rezultātus, mēs mēram un ētikas jautājumu un darba vide vienmēr vienā no top, teiksim tā, sadaļā. Tā kā, acīm redzot, mēs pareizi darām, mēs ļoti pievēršam uzmanību šim te. Protams, mēs strādājam ar partneriem. Ļoti daudzas lietas, gan to, ko mēs iepērkam publiskā iepirkuma procesā, tas ir ne tikai procedūras, ko mēs pārbaudam, bet arī tās attiecības, kā mēs veidojam ar mūsu sadarbības partneriem. Mēs ļoti cenšamies ievērot atklātību. Protams, vienlīdzīgs noteikums, vienlīdzīgs spēles noteikums, tas ir fundamentāli svarīgi, jo mēs strādājam ne ar savu naudu, mēs strādājam ar publisko naudu. Mēs strādājam ar nozares asociācijām arī, vai nu tā būtu būvinženieru savienība vai arhitektu savienība, lai novērstu dažādas, teiksim, specifiskus nozarei saistošus jautājumus. Jā. Tā kā tas ir tas miedarbības un iesaistes veidošana, jo mums resursus un arī daudziem tas resurss nav neizsmeļams. Mūsu uzņēmumā tieši atbildībā tas ir man šie jautājumi, bet, protams, man ir milzīgs atbalsts no visām pārējām struktūru vienībām, kuru procesos ir integrēti šie principi. Un tas atvieglo darbu. Protams, ir ļoti daudz neskaitām iekšējie procesi, kas ir izveidoti, politikas, kas apkopo konceptuāli tās lietas.
Bet ir svarīgi, lai veidojās jau pašā pamatā šī izpratne, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc mēs ar to nodarbojamies un kā tas rezonē uz katru individuālo darbinieku. Nav svarīgi, vai tas ir valsts priekšsēdētājs, vai tas ir apkopējs sētnieks vai vienkārši parasts darba darītājs. Ja? Bet nu, tas attiecās uz visiem ikdienā. Par procesiem es varu stāstīt daudz un dikti, tā kā varbūt tevi tu uzjautā kaut kādu specifisku jautājumu, par ko ir interesi. Es domāju, tu tiešām tik izsmeļoši atbildēji, un tiešām, es domāju, arī visās arī iepriekšējās uzrunās mēs sadzirdējām to, ka tiešām nav jau tāda, teiksim, nav tādas burvju nūjiņas, ja, ar kuru tā vienkāršoti visu atrisināt, bet pats galvenais ir, ka tiešām šie pretkorupcijas principi un vispār labas pārvaldības principi caurvīja visu korporatīvo kultūru, visus procesus, visas politikas, un ka patiešām tas tiek iedzīvināts. Ja, un tas, ko es parasti arī saku ar to leading by example, ja, respektīvi, ka mēs rādām piemēru, ja, kā skaidrs, ka ja valde vai padome runā, bet nedara, ja, tad, protams, tas nekad nedarbosies. Ja, un skaidrs, ka tiešām tas ir jādzīvo. Ja, un tiešām to Oskar arī to ļoti precīzi raksturoji. Un varbūt tad vēl pavisam īsi, man, protams, ir bijusi tāda privilēģija noklausīties jūs visus, bet es pati arī pārstāvu uzņēmumu, un tā atšķirība no iepriekš jau pārstāvētajiem šajā diskusijā uzņēmumiem ir tā, ka es pārstāvu pavisam privātu uzņēmumu. Šobrīd Latvija ir lielākais ārvalstu industriālais investors Latvijā. Tas joprojām ir ģimenes uzņēmums. Šogad svinēsim jau 177. Gada dienu, kas tādā Latvijas kontekstā, protams, vispār ir diezgan unikāli, ja ņemot vērā, protams, mūsu vēstures līkločus, bet tiešām jau, kā minēts, pievienojoties visam tam, ka šiem principiem ir jācaurvij visa uzņēmuma korporatīvā kultūra, piebildīšu, ka varbūt tāds pavisam būtiskās lietas principus, proti, ka mums šī te pretkorupcijas politika ir ētikas kodeksa sastāvdaļa, un mēs patiešām milzīgu vērību, uzmanību veltām, un ne par velti, Oskar, es tev uzdevu šo jautājumu par darbiniekiem, proti mēs veltām apmācībām, izglītībai, sapratnes veicināšanai, jo tiešām nav nepieciešamības pēc tā, ka ir politika, kura nedarbojas, ja, ķeksītim tiešām nekas nav vajadzīgs, bet ir ļoti svarīgi, ka tiešām mēs dzīvojam šīs te politikas un šos te principus. Un ētikas kodeksa apmācības ir pilnīgi katram šobrīd Latvija darbiniekam obligātas, bez tām nekā, kas notiek regulāri, turklāt atkal nevis formāli, bet pēc būtības ne vairāk kā 10 cilvēku grupā, un apmācības ir veidotas tā, lai neviens nevar izsprukt nerunājis, nerisinājis, nepiedalījies, un savukārt padziļinātas mācības dažādos mūsu darbības principos, tā skaitā arī pretkorupcijas jomā, ir ne tikai vadībai vai arī vidēja līmeņa vadītājiem, bet pilnīgi visiem mūsu darbiniekiem, kolēģiem, kuriem ir saskare ar jebkuru trešo pusi, ja, vai tie būtu piegādātāji, vai tie būtu klienti, vai varbūt kādas valsts pašvaldību institūcijas. Tā kā tas arī ir salīdzinoši plašs darbinieku loks, kuram mēs tad veicam arī padziļinātas apmācības konkrētās jomās, tā skaitā attiecībā uz korupciju. Lūk, bet Inese, varbūt, ka ir laiks arī, mums vēl ir dažas minūtes, ņemot vērā, ka mums ir tiešām, un milzīgs paldies, tik plašs klausītāju, skatītāju loks, varbūt ir kādi tiešām jautājumi no jūsu vidus. Es domāju, droši ceļot rociņu, tad mēs varētu arī uzklausīt. No acīm redzot, visiem viss ir tik ļoti kristāli skaidrs, ka jautājumu nemaz nav.
Cerams, ka tā sajūta visiem ir, ka vienkārši jādara, ikdienā jādara, un sekojot jūsu piemēriem konkrētajiem un arī sākumā ieteikumiem pēc saraksta, vienkārši jādara. Es skatos, ka daži atslēguši ir savus mikrofonus. Cerams, ka tas ir signāls, ka kāds vēlas tomēr kaut ko komentēt, tāpēc lūdzu. Es varētu kaut ko paprasīt. Jā, Ja? lūdzu. Es mēģināju atrast to īkšķi vai to roku nevarēju atrast. Man jautājums ir katram runātājam. Gada beigās, kad jums ir gada pārskats faktiski, vai jūs gada pārskatos arī apskatāt, kā jums ir veicies ar pretkorupciju un ar atklātību? Jā, varbūt es tad sākšu, tā kā es pirmā iepriekš tikko aicinātu runāt, tātad jā, pilnīgi noteikti. Mums ir ne tikai gada pārskats, bet arī ilgspējas pārskats, kurā arī šis te aspekts tiek aprakstīts un izstāstīts, kā mums ir veicies. Un pilnīgi noteikti risku vadība, jā, paldies kolēģiem, kuri pieminēja gan par auditu, gan par risku vadību, tātad katrā šajā te gada pārskatā vadību ziņojumā tiek iekļaut arī risku vadība un audita, teiksim tādi aizrādījumi, kā arī trauksmes cēlāju ziņojumu, statistika un formāts, par ko ir bijis, un tā kā jā, pilnīgi noteikti, jā. Paldies. Jā, es domāju, tieši tādā secībā tad mēs varam Santa. Jā, arī mums tas ir iekļauts kā atsevišķa sadaļa gada pārskatā, un plus tam vēl, kas arī ir pieejams, mums ir kvalitātes vadības sistēmas pārskats par visiem šiem 5 standartiem, un tajā skaitā arī par 37001, un arī par šo standartu ir atsevišķs ziņojums, un arī mums ir 100% visiem darbiniekiem, ko es nepateicu, apmācības, un plus darbiniekiem, kur ir paaugstināts šis korupcijas risks, tiek veikts šīs padziļinātās apmācības, tā kā. Jo citādi jau tas nav vērts, un arī mājaslapā tiek publiskots. Es absolūti pievienojos, tad ilgspējas pārskats pie gada pārskata, tā ir viena informācija, kuras tiek apkopots, bet arī šajā mūsu izstrādātā korupcijas interešu un konflikta riska novēršanas politikas ietvaros mums ir izveidota iekšējās kontrolas sistēmas komisija, un komisija regulāri sniedz ziņojumus, apkopo informāciju, un tad ziņojumi gan valdē, gan padomē. Par to tiek ziņots un vērtēts, jā. Paldies, Oskar. Mums tas pats visām valsts kapitāla sabiedrībām tagad tā ir obligāta prasība, un patiesībā diezgan labi, jo tur ir diezgan specifiski jautājumi, no kuriem tā nevar izsmaukt, vienkārši atrakstoties ar kaut kādu papīrību esamību. Tur tiek prasīti diezgan konkrēti cipari, cik ir apmācīts, cik ir informēts, kas ir izdarīts, cik ir gadījumi. Tā kā tas uzliek pienākumu arī kaut ko darīt, teiksim, jā. Un, protams, ir tie saucamie 630 ministra kabineta noteikumi, kur nosaka, ka mums arī jāpublicē pasākumi un darbības, kas ir bijušas veiktas korupcijas apkarošanas jomā. Tā kā, un to mēs arī darām, un to var atrast mūsu internetu vietnē. Tā ir publiska informācija, par to mēs katru gadu atskaitamies. Paldies, Oskar. Un mums savukārt pašiem ļoti patīk uzlikt sev augstu latiņu un dažādas pienākumus. Mums kā privātai sabiedrībai šobrīd vēl nekādu tādu prasību nav, bet mēs to esam darījuši jau ilgus gadus, respektīvi mēs paši pēc savas gribas gatavojam ilgspējas pārskats. Protams, nākotnē tas mums arī būs jādara obligāti, bet līdz šim mēs esam to darījuši absolūti brīvprātīgi, un tieši kā kolēģi jau iezīmēja, tad šos te pārvaldības jautājumus, tā skaitā arī pretkorupcijas jomu trauksmes celšanas ziņojumus, mūsu gadījumā tie vairāk ir nevis tieši trauksmes celšanas, tādā likuma izpratnē, bet ziņojumi, ja, par dažāda veida bažām, pārkāpumiem, potenciāliem, un tam līdzīgi, un par veiktajām apmācībām, par visiem šiem jautājumiem, tad ilgspējas pārskatā, kurš ir publisks, pieejams arī mūsu mājaslapā. Liels paldies! Tagad gan mēs esam diskusiju noslēguši, būsim precīzi, ja, un nevilksim vairs garumā. Mēs noteikti priecāsimies arī tikties nākotnē, jo tiešām šie jautājumi ir ļoti svarīgi, procesi nekad nebeidzas, ja, tāpat kā Rīga nekad nav gatava, tad, protams, arī pretkorupcijas jautājumi vai izaicinājumi nekad nav noslēgušies, ja, un vienmēr
rodas no jauna, tā kā mēs pilnīgi noteikti nevaram zaudēt modrību, un šiem jautājumiem ir jāpievērš uzmanība vienmēr. Tā kā būsim modri, liels tiešām paldies dalībniekiem un arī klausītājiem, un uz tikšanos jau drīzumā. Uz tikšanos citos pasākumos. Paldies visiem par dalību, un kā jau solījām, vēl, protams, turpināsim par šo pat dzirdēto pieredzi uzrakstīt, lai pie tās var atgriezties un sekot un iedvesmoties. Un tad tiekamies citos pasākumos, sekojiet līdz mūsu informācijai. Visu labu! Paldies, atā! Paldies, liels laimīgi! Trešajos.